Es domāju, ka ļoti daudz no jums gaida to mirkli, ka varēs tos pirkstiņus tai zemē iebāzt. Tā ir tāda laime, un tur tā dopamīns pieplūst. Nu, tur ir tāds laimes hormons. Vai kaut kas vēl vairāk var mūs darīt laimīgus? Mūsu Latviju tautu, mūsu zemnieku tautu. Nevar gan. Jo bez mīlestības nekas arī neaug. Un ļauties mīlestībai arī pret savu valsti un savu zemi. Man 2 raidījumi patīk Latvijas televīzijā, tie ir zemes stāstu un provinci. Un kā nu pat bija Anglis, kas dzīvo Latvijā, sieva ir latviete. Un kā man patika, ka viņš teica, nu ja, brauc no Anglijas uz Latviju, un viņi tā stāsta, ka viņi Latvijā bijuši, bet viņi 4 dienas Rīgā bijuši, viņi nav Latviju redzējuši. 100% piekrīt. Tas, kas 4 dienas Rīgā pa krogiem staigā, tas Latviju redzējis nav. Latvija ir Sēlija, Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme. Mūsu upes, mūsu ezeri, mūsu zeme, mūsu cilvēki. Mūsu cilvēki ir mūsu lielākā bagātība. Tur Rīgā augšā viņi dzīvo nereālā pasaulē. Šeit, visur citur, jā, provincē, dzīvo īstie latvieši. 4 gadus Rīgā un saka, ka rīdznieks pārsmieties var. Nu, ja tā, tad mana vecmāmiņa nāk no Rīgas un tēvs rīdznieks, un man noteikti ir vairāk tiesības saukties par rīdznieci, bet to es negribu. Man padomu laikā radinieci piedāvāja pārcelties un pierakstīties pie viņas. Paldies! Nē. Ja runājam par kultūru, tad cilvēki Latvijā, kas dzīvo Latvijā, ne Rīgā, nevar atļauties teātra biļeti nopirkt. Nevar pat atļauties 10 eiro par kino biļeti samaksāt, ja iet ģimene. Viņi nav nabagi, viņi nav sliņķi, viņi nav dzērāji, viņi godīgi strādā. Bet viņi arī negrib nevienam parādā palikt, viņi ir godīgi. Un viņi nedzīvos citu rēķinu, kā tie tur augšā, savos krēslos. Kas ne par ko neatbild. Bet būs vien jāatbild. Dieva dzirnas man ļoti lēni, bet ļoti taisnīgi. Un smejas tas, kas smejas pēdējais. Lai jums laba smiešanās, mums tiem pēdējiem. Ata!